Pēdējās nedēļas Nacionālajai apvienībai aizrit diezgan intensīvā darbā, apstiprinot dažādus priekšvēlēšanu sarakstus visā Latvijas teritorijā. Pašlaik mēs varam runāt, ka Nacionālās apvienības valde ir apstiprinājusi jau 45 sarakstus pašvaldību vēlēšanām visā Latvijā. Prognozējam, ka kopējais sarakstu skaits, vietām, kur Nacionālā apvienība varētu startēt, būs vismaz 55 saraksti. Un ar prieku varu jums ziņot, ka Nacionālās apvienības valde ir apstiprinājusi arī vēlēšanu sarakstu Rīgas domas vēlēšanām un tās vadītāju Rīgas mēra kandidātu Baibu Broku. Visi esiet laipni aicināti mūsu Nacionālās apvienības birojā. Un es, Baiba Broka, Nacionālās apvienības Rīgas domas priekšsēdētāja amata kandidāti, iepazīstināšu jūs ar Nacionālās apvienības un manu piedāvājumu rīdziniekiem par to, kādu mēs vēlamies veidot Rīgu. Kā jau zinām un kā jau priekšsēdētājs teica, esmu izvirzīta par Rīgas mēra kandidāti un esmu ar atbilstošu izglītību un pieredzi, esmu ieguvusi Nacionālās apvienības biedru uzticību, lai veidot šo komandu un izstrādāt programmu rīdziniekiem. Rīga ir mūsu nacionālās identitātes, kultūras un ekonomiskās atzimšanas simbols un visu pasaules latviešu galvaspilsēta. Un tādēļ mēs redzam, ka Nacionālās apvienības pārvaldītā Rīga būs nacionāla pēc būtības un saimnieciski racionāla pēc satura. Mēs visi esam rīdzinieki, un mums visiem ir svarīgi tas, kāda būs mūsu Rīga. Rīga ir manas mājas, te aug mani bērni, un līdz ar to arī man pašai personīgi ir ļoti svarīgi par to, kas un kā notiek Rīgā. Pirmā prioritāte Nacionālajai apvienībai ir bērni. Un mūsu princips ir tas, ka katrs bērns ir svarīgs. Un šeit mēs piedāvājam atrisināt bērndārza pieejamības jautājumus, pakāpeniski pārējot uz bērndārzā uz izglītību latviešu valodā, sadarbojoties ar privātajiem partneriem, lai atrisinātu bērndārza pieejamību. Otrais ir bērnu veselība. Mēs uzskatām, ka patstāvīga un regulāra bērnu veselības monitorings jau skolās, dodot iespēju jau skolu metpunktiem veikt šīs regulārās pārbaudes, ir efektīvs veids, kādā rūpēties par bērnu veselību. Treškārt, tā ir bērnu drošība. Cīņa pret narkotikām, profilakse, prevencija, bērnu drošību uz ielām, arī visa bērnu drošība ģimenē. Tie ir jautājumi, kas uztrauc ikvienu rīdzinieku. Vai bērnu dārza pieejamība, bērnu veselība un bērnu drošība nebūtu liels ieguldījums arī demogrāfijas jautājumu risināšanā? Otrā prioritāte mums ir latviešu valodas un kultūras nostiprināšana Rīgā. Un šeit mēs redzam, kā jau pieminēju, tātad latviešu valodas apguve jau bērndārzos, tā kā pakāpeniski pārējot uz izglītību jau bērndārzos latviešu valodā. Šeit mēs redzam atbalstu latviešu valodas apguvēju visiem tiem, kas patiesi vēlās to un vēlās būt kopā ar mums mūsu latviskajā Rīgā. Mēs šeit redzam atbalstu arī citām nacionālajām kultūras biedrībām, lai tās saglabātu savu unikālo kultūru un būtu kopā un priecātos arī par mūsu kultūru un saprastu to. Mūsu mērķis ir līdz pašiem pamatiem mainīt priekšstatu par latviešu valodas vietu un nozīmi Rīgā un Latvijā. Rīga būs visu latviešu galvaspilsēta, un Rīga būs labs iemesls, kādēļ atgriezties Latvijā. Trešā prioritāte ir rēķinu samazināšanas plāns. Tātad mēs veidosim sistēmu, kurā rēķini ir skaidri, saprotami un rēķini ir samaksājami. Pirmkārt, mēs atrisināsim šīs piespiedu nomas attiecības, kurās šobrīd aptuveni 80 000 dzīvokļu īpašumu atrodas šajā joprojām absurdajā situācijā, kad dzīvokļu īpašnieki ir viena, tomēr zemes īpašnieki ir otra, ir neskaidrs šīs piespiedu nomas attiecības. Otrkārt, Rīgas siltums. Mēs redzam, ka šim uzņēmumam ir jākļūst par rīdzinieku uzņēmumu, un tam ir jāstrādā rīdzinieku labā. Un tādējādi jāsāk darbība pie ēku siltināšanas, pie tā, ka tiek uzstādīti skaitītāji,
Jo tas ir tikai loģiski, ka katrs iedzīvotājs grib maksāt par to, ko patiesi patērē un par to, ko saprot. Tāpēc arī nekustamo īpašumu nodokļu jautājums. Tātad šis ir tas tiešais maksājums, kuru var ietekmēt saprātīga un pārdomāta Rīgas domas darbība. Mūsuprāt, tie ir retorisks jautājums, vai ir normāla situācija, ka rīdzinieki nereti tiek nostādīti muļķa lomā un pārmaksā vai nesaprot, par ko maksā. Nākamais ir mana komanda. Mums ir spēcīga, enerģiska un adekvāti izveidota komanda. Tajā ir pārstāvēti jauni un kompetenti un sociāli atbildīgi cilvēki, tāpat tās ir cilvēki ar pieredzi. Komandā ir pārstāvēti dažādi nozaru speciālisti, tie ir finansisti, tie ir pedagogi, tie ir drošības dienas darbinieki, kultūras darbinieki, juristi. Tie ir cilvēki, kas ir spējīgi darboties patstāvīgi katrs savā nozarē, tie ir Rīgas un Latvijas patrioti. Un te mēs velkam līdzības ar šobrīd ārkārtīgi populāro latviešu filmu Sapņu komandu, un mēs redzam, ka tikai komandas gars ir tas, kas noved līdz uzvarai. Nākamais atšķirības, ar ko tad mēs atšķiramies no citu politisko partiju piedāvājumu. Un te ir jāmin to, ka šī nacionālā ideja, ka Latvijas valstī tagad un arī nākotnē ir jākalpo par vietu, kur pastāvēt un attīstīties latviešu tautai, nodrošinot latvisku, taisnīgu un pārtikušu vidi, ir mūsu nemainīgs balsts un pamats mūsu rīcībai. Un mēs arī turpmāk stingri iestāsimies par to, ka latviešu tautai svarīgu nacionālo jautājumu risināšana būs mūsu darbības pamats. Mēs sadarbosimies ar visiem tiem, kas ir brīvi no prokremliskas ietekmes, un mūsu konsekventa rīcība gan valdībā, gan saimā, gan arī šeit šodien ir garants tam, ka nacionālās idejas ir mūsu rīcības pamats. Mūsu līdzinējā darbība, mūsu uzticamais vēlētājs to ir novērtējis un būs kopā arī ar mums. Un faktiski mūsu šī konsekventā darbība un turpmākā rīcība ir garants vai sinonīms šai plaukstošai modernai Rīgai. Bija augstākās padomes deputāts, 5. līdz 8. Saeimas deputāts, pēc tam strādāja kā arhitekts ekoloģiskajā un ilgspējīgajā tādā būvniecības nozarē, uzbūvēja 3 ēkas. Garkalnas novadā, kur apkurē uz kvadrātmetru nepārsniedz apkurs izdevumu uz kvadrātmetru, nepārsniedz mēnesi 20-25 centīmus. Vienu ēku uzbūvēja austriešu firmu, Elk vienu Somi un vienu uzbūvēja mūsu celtnieku, lai varētu salīdzināt šīs izmaksas. Tā kā man ir zināms ļoti labi, ka Rīgā tiek pārmaksāts 4-5 reizes, teicam, šie rēķini. Jā. Nākošais, pašreiz es nodarbojos kopā ar pazīstamu ekoloģijas un arhitektūras profesoru Varu Bokalderu. Viņa grāmatas izdošanā, kas saucās ekoloģiskās būvniecības rokas grāmata, kaut kur šomēnes viņa būtu jāatdot tipogrāfijai, kurā būs pilnīgi viss, kas ir nepieciešams gan Rīgas attīstībai, gan Latvijas būvniekiem, sākot ar visiem jaunākajiem saules paneļiem, modernākajām, teiksim, siltumapkurs sistēmām un vispārējo, tātad veselīgām krāsām un veselīgu dzīvesveidu. Jo mūsu programma ir ierakstīts arī, ka mēs veicinām koku būvniecību un jaunajiem ģimenēm, tātad ļoti lēti var uzbūvēt mājokļus, mēs esam izrēķinājuši par 500-600 latiem. Sabiedriskā darbā es vadu arī projekts, kas veicina un iepazīstina sabiedrību ar partizāņu kustību. Te mums sēž arī viens ļoti aktīvs vēsturnieks Jansson kungs, kurš ir piedalījies šīs grāmatas sarakstīšanā, tātad nezināmais karš latviešu nacionālo partizāņu, cīņas pret padomju okupantiem, divi izdevumi jau ir, un angliski Zena un War, ar ko tiek iepazīstināta starptautiskā sabiedrība. Un nobeigumā galvenais jautājums, kāpēc es esmu nolēmis arī piedalīties šajās vēlēšanās, ir man drusciņi uztrauc, ka es nevaru atrast nevienu pazīmi, ka Rīga būtu Latvijas galvaspilsēta. Nerunāsim tikai par to, ka netiek izlikti valsts karogi, bet tikai zilie karogi, bet jebkurš, kurš iebrauc noplukušajā pasažieru terminālā, kas vairāk atgādina Astrahāņu un ierodas Rīgas centrā, vai arī jūs, ka iziesiet šeit ārā, ja, tad par Latvijas galvaspilsētu liecinās tādu uzraksti kā Kabarē Burleska, Bārs Ampīr, Laimētava Fēniks,
Man kāds teiks, bet mums taču ir Saeima un ministru kabinets, tad iziet no ministru kabineta, jūs varat izlasīt Sony Center, nezinu, kāpēc ne Centers, Atgustum, Zapping, Luxury Story, Beno aptiekā un tā tālāk. Jā. It kā sīkumi, bet viss tas kopā ar sadrupušajām plātēm pie Brīvības pieminekļa rāda par absolūtu pilsētas vadības neizpratni, kas ir Rīga, kas ir valsts galvaspilsēta, kādai viņai jābūt, un nav nevienas pazīmes, kas liecinātu, ka tā ir Latvijas galvaspilsēta. Paldies! Šobrīd aktīvi studēju doktorantūrā ekonomiku Latvijas universitātē. Man atbildības joma ir finanses. Es vadu Nacionālās apvienības Rīgas finanšu un administrācijas darba grupu. Mūsu prioritārie virzieni ir tātad budžets no vienas puses, no otras puses mēs palīdzam Baibai Brokai izstrādāt priekšlikumus uzņēmēju darbības vides uzlabošanai Rīgā. Un tad, ja mēs skatāmies, principā mums ir divas lietas. Mums vienā pusē ir budžets un budžeta iespējas, ko budžets var atļauties. Un otrā pusē mums ir uzņēmēju darbības atbalsts. Jauna darba vieta radīšana un darba vieta radīšana, kas ar augstu pievienoto vērtību. Jo tikai šī uzņēmēja darbība radīja šos ieņēmumus budžetā. Tāpēc tie ir tādi divi savstarpēji it kā konkurējoši pretpoli. Un tad, ja mēs sākam ar budžetu un skatāmies, kas šobrīd notiek ar Rīgas pilsētas budžetu, tad mēs redzam, ka viņš tiek pārvaldīts ļoti nemākulīgi vai arī apzināti ļaunprātīgi. Pirms pāris dienām bija kārtējās budžeta izmaiņas un budžeta deficīts tika palielināts jau līdz pie 4,5 miljoniem, ja tas ir 11,4% no ieņēmumiem. Salīdzinājumam valsts budžets, kamēr valsts savalk jostu un dara visu, lai sabalansētu budžetu, tie ir ap 2%, tad Rīgas budžets ir mūsuprāt katastrofāls. Ja skatāmies pagājušo gadu, tur tas vēl nav oficiāli skaitļi 12. gadā, bet arī provizoriskie tie budžeti pēdējie apstiprinātie, arī tur ir 50 miljonu iztrūkums. Tiek apzināti uzkrauts šis iztrūkums nākamajiem sasaukumiem. Un tā nevar saimniekot Rīgā. Savukārt, no otras puses, ja mēs skatāmies, kas ir tās lietas, kas ir jāatbalsta, tās ir šī uzņēmēja darbības atbalstīšana un jauna darba vieta radīšana. Darba vieta radīšana ir augstu pievienoto vērtību, jo tikai tad šīs darba vietas būs augsti apmaksātas un konkurētspējīgas globālā līmenī. Mēs varam iezīmēt divus tādus virzienus. Pirmais ir ļoti maksimāli jāatbalsta jaunie uzņēmēji. Jaunieši un visi tie, kas vēlās kļūt par uzņēmējiem. Kādā veidā to izdarīt, ir ļoti aktīvi jārada biznesa inkubatori. Viņi arī šobrīd ir, bet tas ir jādara daudz lielākos apjomos. Kas ir biznesa inkubators? Biznesa inkubators tiek šim jaunajam uzņēmējiem dota iespēja telpas, par kurām viņam jāmaksā sākotnēji varbūt nekas, un pēc tam tā maksa lēnām pieaug. Bet tas ir atspērienu punkts. Viņam ir telpas bez maksas, viņam ir atbalsta funkcijas, grāmatvedība, finanšu konsultācijas, likumdošanas konsultācijas. Un šis būtu grūdienis uzņēmējiem, latviešiem iet uzņēmēju darbībā. Jo būs uzņēmēju darbība, būs darba vietas un būs budžetā lielāki ieņēmumi. Tas varētu būt tāds viens prioritārais virziens. Otrs būtu, kas mūsuprāt šobrīd ļoti pietrūkst, ir darbs, mērķtiecīgs darbs ar lielām, globālām ārvalsts uzņēmumiem. Mērķtiecīgs darbs pietrūks, lai šos uzņēmējus atvilkt uz Latviju, atvestu uz Rīgu, parādītu Rīgu, un lai viņi šeit izveidotu rūpnīcas. Taisnība, kad varbūt pašvaldībai tie stimuli nav ļoti lieli, jo principā lielākoties ieņēmumi veidojās no iedzīvotāju ienākumu nodokļa un nav šis stimuls tik liels braukāt pa pasauli, bet tādēļ viens mūsu priekšlikums, pie kā mēs šobrīd strādājam, izstrādāt priekšlikums, ka daļa no uzņēmuma ienākumu nodokļa būtu jānovirz uz Rīgas pilsētas budžetu. Jo tas nozīmē ko, kad pašvaldības vadītājs vai pašvaldības cilvēks aizbrauc uz ārzemēm, atved šo lielo uzņēmēju uz Latviju, un viņš maksā nākotnē uzņēmuma ienākumu nodokļu ir lielāki ieņēmumi. Un tas nozīmē, tas ir šis atbalsts, šis mērķtiecīgais darbs šajā virzienā. Jo mēs šobrīd redzam, kad esošā doma mazliet skatās uz uzņēmējumu austrumu virzienā, bet mērķtiecīgs darbs rietumu virzienā iztrūkst. Lūk, šie īsumā ir tādi mūsu redzējums par budžetu un par atbalstu uzņēmēju darbības jomā. Paralēli politiskai darbībai, ko es būtībā uzsāku jau arī 80. gadu beigās, un es biju jau sākumā ar LNK,
un bija arī ievēlēts savā laikā Rīgas domē. Droši vien, kad pat labam no vienīgais laikam, kas šobrīd ir pie galda, kas kādreiz bijis Rīgas domas deputāts. Un arī vadīja savā laikā izglītības jaunas lietas, tajā laikā viņi saucās un sporta komiteju. Pēc tam visu laiku šī mana arī profesionālā darbība bija saistīta ar skolu, ar izglītības sistēmu, pēdējos gadus ar sporta izglītību, un es esmu hokeja skolas Rīgas direktors. Šīs ir tās jomas, ko es gribētu arī noteikti aizstāvēt un par kurām noteikti ir jārunā. Skaidrs, ka šī joma, ko mēs esam jau definējuši kā partija, kā viena no prioritātiem bērni, izglītība, mūsu šī nākotne, tas ir neapšaubām saistīts ar to, kas notiek Rīgas skolās, kāda ir tas izglītības kvalitāte, kāds ir saturs. Es gribētu teikt tā, ka šobrīd arī Rīgas doma vairāk varbūt rūpējās par ārējo fasādu, tiek veikt uzskaistinājumi, tiek veikti tādi remonti, bet īstenībā šis saturs par to vajadzētu domāt, kāds ir datoru, piemēram, pielietojumība, cik liels ir dabaszinātņu kabinets, teiksim, šobrīd pielietojumīgi skolās. Kāda ir teritorijas sakārtotība, to mēs visi ikdienā redzam, kad ļoti daudz skolas ir neapmierināts. Kas attiecās par sportu, šeit ir viennozīmīgi, Rīgā ir 11 sporta skolas, un tikai reti, kurai no viņai ir sava bāze. Piemēram, hokeja skola, mēs varam būt šobrīd priecīgi, ka mums ir savu hokeja kalnu, bet jāsaka tā, ka arī pat hokejiem šobrīd tas ir pamaz, jo Rīgai nepieciešams domāt par savām jaunām sporta bāzēm. Es, protams, gribētu arī atzīmēt, ka mēs arī redzam, nav kur sarīkot liels valsts mēroga pasākums, ja Rīga ir Latvijas galvaspilsēta, tad mēs neesam spējīgi nodrošināt nevienu lielu līmeņu sporta sarīkojumu. Joprojām nav atrisināts jautājums par Daugavas stadionu. Tas, kas attiecās tieši Rīgas pārziņā, nacionālā sporta bāze, Rīgas manēža ir katastrofālā stāvoklī, un tā varētu turpināt. Protams, ka es domāju, ka tas plāns, kas ir un kas būtu jāveic, ir ne tikai vērsts varbūt uz šiem lieliem objektiem, bet arī jādomā par mikrorajoniem. Šai veselīgam dzīvesveidam jābūt pieejamam katram rīzniekam. Tātad mikrorajonos jāattīst ir vienkārši sporta stadionu tīkls, par ko nebūtu jādomā par lielām izmaksām šajā ziņā, bet viņām būtu jābūt katrā mikrorajonā. Šeit, es domāju, jāatsvaidzina tā programma, kas savā laikā tika iesākta Rīgas domē, tas ir reģionālie sporta centri. Šobrīd tāds ir tikai viens. Ir projekti, viņi ir praktiski gatavi un pie tā jāstrādā tālāk. Tas nozīmē, ka šajā jomā mums ir daudz darba. Pieskaroties arī kultūras jomai, es gribu teikt, arī šajā ziņā mēs redzam, ka kultūra koncentrējās vairāk tikai centrā. Arī šīs nomalas pat labāk ir pilnībā bez kultūras centriem, bez bērnu jauniešu interešu centriem, un šeit vajadzētu domāt par atbalstu. Šīs atbalsts šobrīd ir stipri sarucis arī koriem un tautas kolektīviem, kur ir vairāk kā 200 Rīgā. Un vispār runājot arī par šo nozari, ir tā, ka kopīgi no budžeta izglītība, kultūra un sports aizņem 1/3 budžeta. Un skaidrs varētu uzdot jūs arī jautājumu, no kurienes tiks ņemti līdzekļi visā šajā lietā, un es te gribētu teikt, ka noteikti ir iespējas efektīvāk saimniekot un pārzināt savu nozari. Noteikti jāpadomā par Eiropas naudu piesaist, kaut vai par energoefektivitāti iestādēs un tā tālāk, kas saistās ar spuldžu nomaiņām un pārējo, kur mēs, piemēram, hokeja halu šobrīd katru mēnesi mēs maksājam 10 000 latu tikai par elektroenerģiju. Un te varētu piesaistīt līdzekļus klāt, lai stipri samazinātu šos rēķinus. Tātad šajā virzienā arī būtībā būs vērsts arī mans darbs, strādājot pie bērnu jauniešu sporta, izglītības un kultūras lietām. Jau vairāk kā 10 gadus profesionāli darbojos satiksmes un transporta nozarē. Tāpat arī Nacionālā apvienībā vadu Rīgas satiksmes un transporta darba grupu un pārstāvējuši Nacionālā apvienību Rīgas domē tieši transporta un satiksmes nozarē. Galvenais jautājums, ja mēs skatāmies uz manu atbildības sfēru, parasti tiek uzdots par transporta biļešu atlaižu programmu, ko patreiz ir pieņēmusi līdzšinējā vadība, un vai mēs to saglabāsim un kādā veidā mēs redzam šī jautājuma attīstību. Būtībā te būtu pilnīgi godīgi jāpasaka, ka mēs noteikti šo programmu saglabāsim, tāpat arī vērtēsim iespējas šo programmu paplašināt, skatoties vairāk varbūt arī mūsu virzienā uz jaunajām ģimenēm, kādā veidā šo programmu pielāgot arī ne tikai pensionāru virzienā, bet arī jauno ģimeņu atbalstam. Ja mēs skatāmies arī tālāk, kādā tad patreiz
Rīga atrodas attīstības posmā, tad redzot, kādas mums ir ielas un līdz kādam stāvoklim ir novests salu tilts, man ar nožēlu jāatzīst, ka man nozara vismaz šajā sadaļā ir atstāta diezgan lielā novārtā. Tāpēc, kad salu tilts necieta no kaut kādas dabas katastrofas, tas bija paredzams process, kādā stāvoklī viņš nonāks ap šito laiku, un tā kā, manuprāt, šeit vai nu ir apzināti, teiksim, ekonomēt līdzekļi šajā sakarā, teiksim, vai arī cilvēku vienkārši profesionalitāti viņš kaut kur pietrūkusi. Tālāk, ja mēs skatāmies par Rīgu kā zaļu pilsētu, protams, liels potenciāls ir veloceliņu attīstībā, kas noteikti ir jāturpina. Tāpat arī pievēršot uzmanību drošām velo novietnēm Rīgā, jo tā ir problēma, tāpēc, ka cilvēkiem lietojot šo transportu diezgan bieži nākās saskarties ar zādzības gadījumiem. Un šeit es domāju, ka Rīgas doma var to darīt, lai šo situāciju uzlabotu. Tāpat arī uzskatām, ka būtu jāievieš mūsdienīgi risinājumi cīņai ar transporta sastrēgumiem. Jo būtībā Rīgas satiksmes vadība patreiz ir tādā vairāk padomu līmenī, un varbūt, kad esošai domas vadībai izsauc kaut kādas sentimentālas jūtas, bet mums tas liekas, ka būtu jāievieš vairāk tāda inovatīva pieeja satiksmes kontrolas lietā. Un būtībā tas būtu tie galvenie novirzieni, kādā mēs strādāsim transporta sektorā. 20 gadus no savu mūžu veltījis darbām valsts policijā, pēdējos 7 gadus no tiem. Es vadīju narkotika apkarošanas biroju un diezgan labi zinu šo lietu, kas saucās drošība. Un gribu teikt, ja pārējie visi kolēģi minēja drošība kaut kur vienā jomā, otrā jomā, un drošība tas ir viens no tiem pamatiem, lai mēs varētu pirmkārt eksistēt, lai varētu mūsu tauta attīstīties un būt droši par to, ka mēs būsim uz priekšdienā. Ja mēs gribam uzaicināt uz šeit turistus, gribam piesaistīt biznesu, visi viņi skatīsies vienu jautājumu, cik šeit ir droši. Viens no drošības aspektiem ir tas, kā mēs izaudzināsim savus bērnus, savus paaudzes. Tas saistās ar skolu, ar viņu atpūtas vietām, ko mēs viņiem iemācīsim un kā viņi dzīvos tālāk. Un šis ir tas moments, bažu moments. Valstī ļoti daudz naudas tiek guldīts apkarošanas jomā. Dažādi noziegumi, sevišķi narkotiku jomā, un šeit ir labi rādītāji. Taču viss sliktākais, kas valstī ir, tas, ka ļoti maz līdzekļu un maz uzmanības tiek pievērsts prevencijai un profilaksei. Rīgā bija kādreiz viens no skaistākajiem un spēcīgākajiem veidojumiem Rīgas atkarības profilakses centrs, kur apbrīnoja no daudzām valstīm brauc, es zinu, skandināvu kolēģi no Baltijas valstīm, bija spēcīgs. 2009. gadā šis atkarības centrs tika likvidēts, un liela daļa cilvēku no šī darba vispār aizgāja projām, un uz doto mirkli Rīgas domē par narkotiku un citām atkarībām ir atbildīgi 2 cilvēki. Agrāk tie bija 35 cilvēki, atsevišķs centrs ar savu finansējumu, kurš pa taisno varēja ar pilsētas galvu pārunāt visas šīs lielās problēmas, ne tikai narkotika apkarošanas jomā, bet arī visās pārējās jomās, kas saistīts ar drošību un ar bērniem. Drošība tas ir viens no tiem aspektiem, uz kuru balstīsies mūsu nākotne. Tāpēc, ja mēs nepievērsīsim uzmanību šai lietai un neturpināsim darbu un neatjaunosim šo centru, mēs paliksim tur, kur esam, un arvien zemāk kritīsim attīstībā. Ločkungs teica, ka mēs attīstām sportu un tā tālāk. Ja turpināsies un neko nedarīsim drošības jomā šīs jautājumos, mēs pienāksim pie mirkļa, kad bērni mūsu latviešu tautai nebūs vairs skaisti sportisti spēcīgi un nebūs ar ko lepoties. Es esmu redzējis dzīvē ļoti daudz vecākus, kas raud par saviem bērniem, kur ir iekļuvuši šajā nelaimē. Ticiet man, labāk ir priecāties ar prieku asarām par saviem sportistiem, spēcīgu nākotni un drošiem cilvēkiem, nekā bēdīgi skatīties uz to.
Kā pazūd šī jaunatne? Faktiski jautājums arī ir par nākamās Saeimas vēlēšanu rezultātiem, jautājums ir par to, kāda būs nākamā valdība. Un attiecībā uz Rīgu tā cīņa ir ļoti principiāla. Es domāju, ka daudzi arī mūsu Nacionālās apvienības konkurenti šobrīd to skaļi varbūt neatzīs, bet ir samierinājušies un saprot, tā izšķiršanās nākamo Rīgas domas vēlēšanu kontekstā faktiski ir par to, vai nākamais Rīgas domas priekšsēdētājs būs Nils Ušakovs vai Baiba Broka. Un tas ir tas principiālais jautājums. Mēs atceramies, ka tajā brīdī, kad latviešiem un Latvijas valsts draugiem bija jāmobilizējās, lai pierādītu, kam pieder Latvijas valsts, kam pieder tai skaitā arī galvaspilsēta, aizsargājot latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, mēs to spējām. Mūsu skatījumā Rīgas domas vēlēšanas ir atkal tas laiks, kad mums ir iespēja sev pierādīt. Lai ko teiktu daudzi politologi, atsevišķi viedokļu veidotāji, kas bieži vien ir zināmas kampaņas sastāvdaļa par to, ka rezultāts esot izšķirts un neko nav iespējams mainīt Rīgas pilsētā. Mēs atsakamies piekrist šādiem spriedulējumiem. Mēs esam gatavi cīņai. Cīņai ir gatava Rīgas komanda un Nacionālās apvienības vārdā es vēlos novēlēt komandai veiksmi.